2008. gadā sabiedrību šokēja vairāki vardarbības gadījumi pret bērniem. Izsviests pa logu, nosists ar teikānu, nosaldēts. Tie ir tikai daži no šokējošajiem piemēriem. Daudzi līdzīgi gadījumi tiek noklusēti, jo katrs otrais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka fiziska sodīšana ir normāls bērnu audzināšanas līdzeklis. Mēs kopā ar centru Dardedz uzskatījām, ka vardarbības problēma pret bērniem ir jāaktualizē. Sabiedrība bija jāiesaist diskusijās un jāinformē par alternatīvām bērnu audzināšanas metodēm. Lai to panāktu, mēs radījām kampaņu, kuras pirmais posms bija TV klips, print un banneri internetā. Tika izveidots arī īpašs pētījums, kurš iezīmēja kampaņas otro posmu. Tajā noskaidrojām sabiedrības attieksmi pret bērnu fizisku audzināšanu un izveidojām siksnas indeksu. To prezentējām īpašā pasākumā, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs uz īpaša stenda tika aicināts nolikt savu siksnu. Par trešo kampaņas soli un uzdevumu kļuva speciāla noliecsiksnu.lv mājaslapa, kur informēja sabiedrību par alternatīvām bērnu audzināšanas metodēm un kurā katrs varēja aprēķināt savu siksnas indeksu. Kampaņa deva rezultātus. Par noliecsiksnu runāja visi lielākie mēdīji. Sabiedrībā tika aktualizētas diskusijas. Ielās, žurnālos un televīzijā bija redzamas noliecsiksnu reklāmas. Kampaņas iegūtais mēdīju apjoms lēšams ap 325,000 latu. Kampaņas laikā noliecsiksnu mājaslapu apmeklēja 25,000 cilvēku, no kuriem 3,500 aprēķināja savu siksnas indeksu. Kopumā kampaņu redzēja vairāk kā 50% Latvijas iedzīvotāju. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas sabiedrībā tika aktualizētas sarunas par šo tēmu. To rezultātā būtiski samazinājies vardarbības gadījumu skaits ģimenēs. Bet pats galvenais – iegūtie rezultāti tika sasniegti ar 0 aģentūras budžetu, 0 ražošanas budžetu un 0 mēdīju budžetu.